Arvien skaļāk un uzstājīgāk rūc motori pie starta barjeras. MX Pro klases braucēji ieņemuši savas vietas uz starta. Vēl kāds mēģina pieregulēt. Gundars Gaušis šķiet mēģina ieslēgt starta mašīnu vēl pēdējās sekundēs. Nu jau mazāk kā 15 sekundes līdz startam. Visi ir uz mačiem un gatavi pēdējām braucienām visātrākajā šīs dienas klasē. MX Pro trešais brauciens pēdējā superkausa posmā. Lielisks starts Laurim Freibergam, viņš pirmais ir pirmajā līkumā, taču tālu izskrien ārējā malā un šķiet, ka priekšvēl kāds jau tiek viņam garām un jau pēc pirmā līkuma Freibergs vairs nav vadībā. Niks Appelbaums šķiet ir tas, kurš ir priekšā pēc pirmā pagrieziena, ja Freibergs startu vēl izcēl, tad šobrīd jau aiz pirmā trīnieka pēc pirmajiem līkumiem tālāk. Appelbaums vadībā. Savukārt Lauris Freibergs pēc lieliski izcelt startoru par vēlu bremzē pirms pirmā līkuma. Šobrīd viņš tikai 4. vietā turpina cīņu. Pirmais aplis MX Pro klasē. Laurim Freibergam viena uzvara šajā klasē. Toms Soderstrom viena otrā vieta un viena pirmā vieta. Savukārt Freibergs otrajā braucienā palika tikai trešais. Tagad 133. numurs Niks Appelbaums ir priekšā visiem. Dāvis Līvs otrajā vietā, abi latvieši priekšā, Lauris Freibergs pēc neveiksmīgi pirmā pagrieziena šobrīd brauc 4. vietā, bet trešais ir 37. 370. Pirmais vai 37. numurs. Toms Soderstrom. Tātad 371. Tas vieninieks viņam lāgi nav redzams. Zviedrs ir tikai 3. vietā, 2 latvieši viņam pa priekšu. Niks Appelbaums un Dāvis Līvs. Lauris Freibergs gan tikai 4. bet toties turpat aizmugurē Zviedru braucējiem. Augusts Justs 5. vietā, Dāvis Ivanovs ir 6. Pauls Jonas 7. Gundars Gaušis 8. vietā, Ardo Kauri 9. un pirmā desmitnieka beigās Ronalds Baldiņš. Appelbaums ar Līvu joprojām priekšā. Toms Soderstrom 3. vietā, viņam turpat aizmugurē Lauris Freibergs. Aiz Freiberga Augusts Justs ar 95. numuru 2. aplī šobrīd MX Pro klases braucēji un Zviedram, kurš pirmajā braucienā zaudēja tikai Freibergam, 2. izcīnīja uzvaru šobrīd priekšā 2 latviešu braucēji. Niks Appelbaums 133. numurs 1. vietā, Dāvis Līvs 313. numurs 2. vietā un Toms Soderstrom ar 371. 3. bet Lauris Freibergs viņam turpat aizmugurē. Otru apli paveic līderi, pēc lieliska starta Niks Appelbaums joprojām ir priekšā. Dāvis Līvs aiz viņa, 3. Toms Soderstrom, 4. Lauris Freibergs un turpat aiz viņa Augusts Justs. 5. vietā brauc Augusts Justs ar 95. numuru, 1,5 sekundes starp līderiem un nedaudz vairāk kā sekundes starp Līvu un Soderstromu savukārt. Freibergs atpaliek 1,5 sekundi no Zviedra. Pēdējais brauciens MX Pro klasē šajā sezonā smagi piezemēs Niks Appelbaums gandrīz netiek pāri dubultajām tramplīnām, taču joprojām saglabā pirmo vietu, aiz viņa seko Dāvis Līvs, pēc tam Toms Soderstrom un Lauris Freibergs, kurš nu jau Zviedram ir pavisam tuvu, taču izejā no tās līguma. Zviedru braucējs ir nedaudz ātrāks un jau vairāk pietuvojas Līvam. Kādai sīkai kļūdai trasē Nikam Appelbaumam, jau 3. apli viņš ir šī brauciena līderis.
Šīs dienas pirmajā braucienā Apfelbaums bija 3. vietā, 2. braucienā palika 4. bet šobrīd jau 3 apļus ir brauciena līderis izcīnījis. Uzvaras startā šobrīd turās priekšā visiem aiz viņu seko Dāvis Līvas, tad Toms Soderstrom ar 371. numuru un 4. vietā Lauris Freibergs numur 56 un šeit par 5. vietu cīņas starp Augustu Justu un Dāvi Ivanovu, bet aiz viņiem 7. vietā Pauls Jonas. Trīs apļiem aizvadīt MX Pro klasē starp līderiem joprojām bez izmaiņām, taču ar vien ciešāk viņam brauc cita. Atkal neliela kļūda Nikam Apfelbaumam, kājas pa kājas līgumā, taču viņš joprojām ir priekšā visiem. Tikai nedaudz vairāk kā sekundes pārsvars viņam pār Dāvi Līvu un vēl pusotru sekundēs Līva seko Toms Soderstrom. Savukārt sekundēs Soderstrom brauc Lauris Freibergs un 3,7 sekundēs pirmie 4 braucēji MX Pro klasē. Un krīt, zviedru braucējs nokrīt, Toms Soderstrom ir zemē līgumā otrā trāsas galā un nevien Lauris Freibergs viņam pabrauc garām. Aizbrauc garām arī Augusts Justs. Aiz Augusta Justa arī Dāvis Ivановs un arī Pauls Jonas paspēja aizbraukt garām Toms Soderstrom. Zviedru braucējs zaudēja vairākas pozīcijas, Lauris Freibergs tagad ir 3. vietā. Sacīkstes vadībā Niks Apfelbaums, 2. vietā Dāvis Līvas un 3. Lauris Freibergs. No 4. vietu pakāpies Augusts Justs, taču viņām turpat aizmugurē Dāvis Ivanovs un viņi cīnās par šo vietu jau visu braucienu garumā. Ivanovs meklē vietu iekšmalā, taču gluži atrast neizdodas, nosēdz iekšējo malu Justs un turpat arī Pauls Jonas ir aizmugurē abiem. Pārējo trajektoriju finišu līdzienā mēģina tikt blakus. Ivanovs 600. numurs joprojām paliek aizmugurē. Dāvis Ivanovs 5. vietā un mēģina atzīt priekšā braucošo Augustu Justu, bet 3 līderi bez izmaiņām visu šo apli kopš Toms Soderstrom kritiena. Freibergs pakāpies uz 3. vietu, bet Apfelbaums joprojām priekšā visiem un Dāvis Līvas 2. vietā aiz viņa. Toms Soderstrom pēc kritiena ir palicis 7. vietā aiz Paula Jonasa. Zaudējuši Jonasam šāpi sākumā 5 sekundes. Vai zviedru braucējiem izdosies noķert mūsu jauno pasaules čempionu? Savukārt Jonas seko līdzi 2 braucējiem, kuri abi cīnās par pozīciju. 600. numurs Dāvis Ivanovs un 95. Augusts Justs cīņa par 4. un 5. vietu. Un turpat aiz viņiem arī Pauls Jonas. Jonas izvēlas iekšējo trajektoriju, tur, kur trasi ir paralēli un tiek gandrīz blakus Ivanovam. Ir blakus līguma ārējā mala izbrauc līdz ārmalē. Ivanovs un Jonas mēģina atrast iekšējo malu nākamajā pagriezienā. Tā viņi 3 cieši cits citu Justs, Ivanovs un Jonas. Tikmēr līderi trīnieks bez izmaiņām priekšpēdējā aplī aizbrauc Niks Apfelbaums. Priekšā visiem Dāvis Līvas aiz viņa, 3. vietā Lauris Freibergs un šeit cīņa par 4., 5., 6. un arī 7. vietu. Dāvis Ivanovs un Augusts Justs lecienā. Ivanovs netiek priekšā un ar pārlecot pēdējo lecienu. Jonas jau viņam ir daudz tuvāk aizmugurē un tikmēr arī zviedru braucējs ir noķēris šo trīnieku. Cīņa par 4. vietu turpinās. Augusts Justs priekšā visai šai braucēju ritai. Dāvis Ivanovs aiz viņa, Pauls Jonas un tad Toms Soderstrom. 8. vietā brauc Gundars Gaušis, 9. ir Arto Kalvi, 10. Ronalds Baldiņš un 15. vietā Agris Litvīnovs, tālāk Heido Havā un Filips Kempelis un Kris Citsmanis, 15. Oskars Urbanovičs, 16. Andris Štendenbergs. Un beidzot ir izdevies tik garām Justam. Dāvis Ivanovs ir ticis 4. vietā, Justs atkrīt uz 5. joprojām aiz viņu brauc Pauls Jonas un visam tuvu Jonasam ir zviedru braucējs Toms Soderstrom. Jonas pa iekšējo trajektoriju līkumā, zviedrs paliek ārējā malā uz lecienu, tādu ātrumu vairs neiegūst un nekas ar viņiem nemainās. Līderu trīnieks
arī bez izmaiņām. Nīks Apfelbaums priekšā visiem. Dāvis Līvs otrajā vietā. Trešais Lauris Freibergs un aiziet pēdējā aplī. Nīks Apfelbaums, šī brauciena līderis otrajā vietā. Dāvis Līvs trešais, Lauris Freibergs un šeit cīņa par 4. vietu. Uz 4. vietu ir pakāpies Dāvis Ivanovs ar 600. numuru. 5. šobrīd ir Augusts Juls 95. 6. vietā aiz viņa Pauls Jaunats ar 141. Un pēdējā aplī aizbrauc ļoti tuvu viņam aizmugurē Toms Soderstrom. Vēl pēdējais aplis MX Pro klases braucienā. Līderi nedaudz izratojušies 2,5 sekundes starp pirmajiem diviem un vēl nevilns 5 atpaliek Lauris Freibergs, bet cīņa par 4., 5., 6. un 7. vietu turpinās. Pauls Jaunats aiz Augusta Justa, Toms Soderstrom cieši aizmugurē, Zviedrs lēc nedaudz ātrāk pār tramplīnam, līkumā ir iekšējā malā. Dāvis Ivanovs tiek prom, bet Jonas turpina cīņu ar Tomu Soderstrom, abi nepārlēc dubultā lecienu un pirms nākamā paliciena Zviedrs jāvīr priekšā. Jonas diemžēl šo vienvietu zelta mēģina ielikt iekšējā malā nākamajā līkumā aiz tramplīna. Neizdodas, paliek iekšmalā Pauls Jonas, bet Zviedrs tiek viņam garām. Tomas Soderstrom šobrīd mēģina apdzīt Augustu Justu, un tas viņam arī izdodas pirms līkuma pēdējā aplī 2 vietas augstāk brauc. Toms Soderstrom 2 vietas pēc kritiena atgūst pēdējā apļa laikā. Bet šeit finišam tuvojas līderi. Rūtainais karoks jau finiša tramplīnā un trešā brauciena uzvarētājs Nīks Apfelbaums. Otrajā vietā Dāvis Līvs un trešais šajā braucienā Lauris Freibergs. Laurim Freibergam trešā vieta, 4. finišē Dāvis Ivanovs un atpakaļ līdz 5. vietai tiek Toms Soderstrom. 6. vietā Augusts Juls un 7. Pauls Jonas starp lielajiem puikām. Gunārs Gaušs, 47. numurs, 8. vietā Ardo Kauri, 9. Ronalds Baldiņš, 10. Agris Litvinovs, 11. Heido Havam, 12. vietā. Un 13. finišam tuvojas Filips Kempelis ar 27. numuru. Aiz viņa Kristis Zicmanis, numur 12, un vēl aiz Zicmaņa Oskars Urbanovičs. Tas bija trešais brauciens MX Pro klasē, vēl Kvadri Pro un tad arī uzvarētāju apbalvošana. Pēdējais superkausa posms šajā sezonā. Ar sveicieniem skatītājiem Lauris Freibergs! Priekšnesums uz priekšpēdējā tramplīna. Tie, kas tur sapulcējušies nogāzē, Lauris Freibergs goda aplī par prieku visiem skatītājiem. Uzvara kvalifikācijā, uzvara pirmajā braucienā, 3. vieta otrajā braucienā un 3. vieta 3. braucienā. Viens arī no šī pasākuma organizētājiem Lauris Freibergs, numur 56. Vispār vēl jau Kvadri brauks, kur jūs visi tā sataisījāties. Kvadri Pro vēl viens brauciens priekšā un pēc tam uzvarētāju apbalvošana. Iespēja atnākt apskatīt savus favorītus bez ķiverēm galvā un ar šampaniešu pudelēm un kausiem rokās. Uzvarētāju apbalvošana jau brīdi pēc Kvadru Pro brauciena. Tūlīt pēdējais šīs dienas un arī šīs sezonas superkausa čempionāta brauciens. Kvadri Pro! Izskatās, ka Kvadri Pro interesē gandrīz nevienu. Ain't nothing here, I'm on money, can't buy.